Un slikts autoskolas salīdzinājums patīk. Pirmās reizes iekāpjot mašīnā, tev kaut kas te, kaut kas tur, kājas iet krustā pa pedāļiem, bet beigās jau tu izbrauc pāris reizes un tas aiziet līdz brīdim, kad tu jau autopilotā redzi zīmes, vispār pat nedomā, kurā ātrumā tu brauc. Tas līdzīgi arī ir ar investēšanu, ka tas uzsākt liekas, tāda pasaule, bet tu saproti tās fundamentālās lietas. Pēc tam jau ir diezgan vienkārši, vismaz ar to garlaicīgo ilgtermiņa investēšanu. Es tev piekrītu pa 100%, un man liekas lielākā daļa investoru, ar kuriem es esmu strādājusi, runājusi, tā ir tā pirmā viņu refleksija, tā, ka viņi ir izveikuši to pirmo pirkumu vai izdarījuši to pirmo investīciju, viņi saka, kāpēc es šito nedarīju ātrāk, tā kā kur es biju. Tā pirmā liekas ļoti, bieži vien tā kā ķēpīgi, un tas brokers, un ko tu izvēlēsies, kas tas būs pa instrumentu, kāpēc, un kāds viss strādās, un tagad tie pirmie soļi ir izveikti, saprotu, ok, un tagad es saprotu, ka pasaule nav beigusies. Pirmajā dienā pēc tam, kad es ieinvestēju, nav viss pa nulēm bijis, nav viss nokrits. Tas īstenībā ir izdarāms, kaut kāda piepūle ir jāieliek, bet tā ir izrādījusies bieži vien pat mazāka. Bet tie pirmie soļi, man liekas, ir tie grūtāki.